Džūkas pasaku muzejs savu nosaukumu ir ieguvis tieši tādēļ, ka šajā vietā, Lanceniekos, vecajā Lanciņu skolā, ir dzīvojis un strādājis folklorists Ants Lerks Puškaitis. Un, protams, šis cilvēks ir pazīstams ar to, ka viņš ir pierakstījis un sistematizējis un arī sagatavojis izdošanai lielāko tautas pasaku krājumu, kāds 19. gadsimta beigās vispār Eiropā bija savākts. Tas ir vairāk nekā 6000 pasaku, nostāstu, teiku, un es vienmēr esmu izbrīnījusies par to, kā viņš ar to daudziem stāstiem, kā viņš vispār tika galā. Jo pirms viņa pasakas, protams, bija vāktas, bija sūtītas gan Bīlenšteinam, gan Valdemāram un tā, bet pie viņa nonāca viss. Un kā tad viņš ar to tika galā? Un tad, skatoties Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā, dažas fotogrāfijas, kurās, dažas no retajām, kurās Ants Lerks Puškaitis ir piefiksēts tieši šajā Lancenieku skolā, es ieraudzīju, ka vienā no attēliem ir durvju stenderē iesistas naglas, un uz tām naglām ir tādas papīra lapiņas pa čupiņām sakārtotas. Un tad es sapratu, ka viņš ir mēģinājis tos tekstus grupēt pēc kaut kādām pazīmēm. Un faktiski viņš ir radījis šo pasaku sistēmu un radījis to šeit, strādājot tieši šajā vietā, savā darba vietā, skolā, brīvajos brīžos. Un domājot par to, kāpēc tieši pasakas un kāpēc tieši Puškaitis, acīm redzot tādēļ, ka viņš nāk no Talsiem, no tāmniekiem, no vides, kas bija patiešām ļoti, ļoti tāda bagāta ar mutvārdas folkloras piemēriem, un joprojām tāda arī ir Talsu apkārtne. Un ienācis Džūkstē, kurā tieši tikpat liela bagātība slēpās, vai varbūt vēl lielāka, un pierakstīja visu to, ko apkārtnes cilvēki varēja stāstīt. Un mēs zinām, ka šobrīd ir pieejams krājums Džūkas pasakas, kas ir tieši Džūkstē pierakstītas, ko džūkstenieki ir stāstījuši. Un tad es domāju, ka citādāk vispār nevar būt, ka šai vietai ir nācies tapt par Džūkas pasaku muzeju. Un droši vien ir tā, ka Lerks Puškaitis ir iedvesmojis ar savu piemēru ne tikai savus līdzcilvēkus, laika biedrus, savu palīgu skolotāju, Strautmani un citus skolotājus, bet arī nākamās paaudzes, jo šo muzeju ir izveidojusi Judita Timma. Un viņa ir tā, kas ir iededzinājusi pārējos gan Džūkstes pagasta cilvēkus, gan pārvaldes cilvēkus, gan arī Tukuma muzeju faktiski pavilkus uz to, lai Džūkas pasaku muzejs būtu tāds, kāds viņš ir. Un tad, kad nodibināja muzeju 2001. Gada decembrī, tad arī šeit Judītai Timmai apkārt bija vairumā gadījumā tās bija kundzes, kuras nāca uz muzeju un kas ir ļoti daudz darījušas, lai pats muzejs veidotos, lai dārzs tiktu kopts. Un šeit arī bija tāda grupa, kas saucās Galdiņu klājies, jo tās dāmas, kas pulcējās muzejā, viņas jau ne tikai strādāja, viņas arī runāja ļoti daudz, arī ar rokdarbiem nodarbojās, izstādes rīkoja, salmu figūras veidoja un receptes rakstīja un pierakstīja un tā tālāk. Un tas viss kaut kā tā pamazām ar laiku, ar distanci skatoties, kļūst arvien vērtīgāks. Manuprāt, ka tas lielais tāds
tā kulminācija faktiski, man liekas, ir bijuši kolhoznieku stāsti, jo šīs kundzes, kas pulcējās ap Judītu Timmu, un kuras iedvesmoja arī Gunts Pakauns, katru vasaru rīkoja tādu stāstnieku pasākumu. Un tie pasākumi ir bijuši gan ar stāstiem un zupu, ugunskura zupu, gan arī ar dažādiem darbiem, kādi šeit Dzintarzemē, kolhozā, bagātajā Dzintarzemē ir darīti. Un tā ir faktiski tāda milzīgs kultūras mantojums, kas muzejā glabājas pierakstos, fotogrāfijās, arī video un audio ierakstos, un ko vēl vajadzētu apstrādāt, kur vienkārši šeit muzeja vadītājam vienam strādājot vienkārši pietrūks spēka. Es domāju, ka tieši visiem šiem kokiem, šim dārzam, vispār šai videi, šai saliņai, savā ziņā tādai pasaku saliņai, tādā diezgan, kolhoznieciskajā vidē, ir ļoti liela nozīme. Tas ir kā tāds mazs brīnums. Un savā ziņā mēs šeit tā Tukuma muzeja komanda, kas laiku pa laikam nākam talkā Džūkas pasaku muzejam kādas lietas darīt, mēs tā kā gribam atbraukt ātri, bet mēs nekad ātri nevaram aizbraukt prom. Jo jūs jau arī šeit sēžot, jūtat visi, ka te ir tāds miers, ka ir pilnīgi cita laika skaitīšana. Ansa Lerha Puškaiša laikā dārzs izskatījās droši vien savādāk. Ņemot vērā, kad ābeles ir iezīmējušas to vietu, vismaz kas šeit ir. Protams, ka daba mainās līdz ar laiku. Mainās tas, kā rodas šie pašizsejas koki. Tas ir zināmā mērā kāds laika periods, kurā tas tiek kultivēts un atstāts un netiek kopta šī daba šeit, lai daudz maz tuvinātu Ansa Lerha Puškaiša laikam varbūt. Ir koki un krūmi, kas ir iestādīti vēlāk, bet tas ir saistībā ar to, ka Daina Roze, kurā bija apskatīt šo dārzu un lai saprastu, kā veidot pēc Lerha Puškaiša laika, ko atstāt, kā turpināt, kopt un rūpēties un pilnveidot šo un labiekārtot. Tad te gribas minēt tā, ka tas sākotnējais varbūt bija tāds, ka daži koki vai krūmi ir tapuši saistībā ar paša Lerha Puškaiša tādu, ka viņš eksperimentēja tāpatās to koku skolu izveidojot, uzpotēt kokus, viņš arī ir kaut kur mācījies un zināmā mērā, tas ir tāds kā eksperiments, varētu teikt, jo nevienmēr varbūt izdodas tas, kas ir iecerēts. Un tad bija tā doma, ka varbūt mēģināt šo dārzu pilnveidot ar tādiem netipiskiem tā laika kokiem, jo ja reiz Ansam Lerham Puškaitim patika tādi eksperimenti un šīs koku jeb dabas tūms bija svarīgs viņam, tad arī tāda, tapa tāda iestādītā liksdegle, kas nebija raksturīga tajā laikā. Viens no tādiem kokiem, krūmiem varētu teikt plūškoks, kas nebija tik tipisks varbūt tā, bet mēs viņu esam iestādījuši saistībā ar Puškaiša pseidonīmu, Puškaitis, plūškoks, ar kaut kādas mitoloģiskām tādām zīmēm varbūt. Patreiz tā kā mēs veidojam šo te dārzu un papildinām ar kokiem un krūmiem, mēs cenšamies tomēr ievērot to Puškaiša tādu ritmu, un lai tas ierakstītos ainavā, ne gluži izlektu no tās un būtu tāds netipisks ļoti pamanāms, bet cenšamies tā kā tuvināt, kā tas varēja būt, un kad ar to vienkāršo panākt arī to skolas vienkāršo dzīvi un arī to dabā, lai tas būtu tāds vienkāršāks un cilvēkiem patīkamāks un nevis tāds ļoti kaut kas ekstrēmi izmainīts. Runājot par ābelēm, mēs arī papildinām ar ābeļu stādījumiem, meklējam, protams, tieši tādas ābeļu šķirnes, kādas varēja būt arī Lerha Puškaiša laikā. Ir zināms, ka tās ir grūtības, tā nemaz vairs nav. Ir grūti dabūt tādas šķirnes, bet ko mēs esam saglabājuši dārzā, tās ir Antanovka,
un serinka, kas mums ir saglabāts. Un tas ir vairāk saistīts ar to, ka pats Lērgs Puškaits jau ieviesa šo te ābolu pārstrādi, jo viņam bija tātad divas šķirnes, ko viņš tā kā ierosināja arī pats to izmantoja un ierosināja arī citiem, kā viena šķirne tāda, ko pārstrādēja, tātad vāri zaptes, ābolu žāvēšanai. Nu, tā ir viena šķirne, ko pārstrādēja, un otru savukārt tādu izturīgāku, kas ir domāta vairāk uzglabāšanai, ko tirgus variants varētu teikt, jo Ants Lērgs Puškaits bija dzīvē gan taupīgs, bet viņš skolai ļoti netaupīja. Dārzā mēs esam izvietojuši arī tādus koka soliņus, kur var apsēsties divas personas. Vidū ir tāds mazs galdiņš, jo brauc arī ģimenes ar vecākiem, kuras labprāt pavada laiku dārzā, vienkārši pasēžot, pabaudot. Un tamdēļ arī mēs šos soliņus esam izvietojuši tā, kā apsēžoties uz soliņu, skatam paveras kaut kas tāds, ko var baudīt. Tas ir ar tādu nolūku, lai, piemēram, cilvēks sēžot var redzēt, ka viņa šis spektrs paveras plašāks, ko viņš redz. Tas ir izvēlēts tamdēļ. Viena no tādām vietām ir šis te mazais namiņš, kur arī ir bērnu aktivitātes. Tur atkal mēs esam novietojuši tā, lai vecāks apsēžoties var redzēt gan to, ko bērns dara pie namiņa, gan spēles, kur viņš spēlējas, jo mums ir viena lieta, ka mums ir arī ūdens tilpnes tuvums, un arī tas ir tā kā jāuzmana drošības labad. Tātad vecāki var pārredzēt šo tādu spēļu, jeb bērnu atpūtas zonas tādu teritoriju. Mēs vairāk esam tā paši pavērtējuši, ko tad apsēžoties mēs redzam, un tas ir būtiski. Un vēl viena lieta arī tā, kad jūs ienākot šajā te brīvdabas teritorijā var dzirdēt arī putnu balsis. Un kā kolēģi arī ir pat noskaidrojuši, kad vienā rītā var dzirdēt vairāk kā 10 putnu balsis, dažādas putnus, kas ir mūsu apkārtnē. Un manuprāt, kad putni jau dzīvo tādā, varbūt tādā ekoloģiskā vidē, kur nav liela piesārņojuma, jo viņiem šeit ir ko darīt. Nevelti Ants Lērgs Puškaits ir savu moto uzrakstījis. Pasaka ir līdzīga riekstam. Pārkod, dabūsi kodolu.